Labvakar! Es ļoti sapriecājos redzot Aigaru, kurš bija runātājs numur 2, un redzot, ka viņš ir arī pilnīgi traks par to visu papildināto realitāti. Starp citu, lai nevilktu laiku, tas, kas tur ir redzams, paceļ 2 rokas tie, kam šobrīd ir pie rokas vai nu viedtālrunis vai kāds planšetdators. Tas nebūs nepieklājīgi kā citkārt, ja jūs viņus tagad prezentācijas laikā izmantosiet, variet ātri pamēģināt noskanēt kodu, kurš jūs aizvedīs uz papildinātās realitātes aplikāciju lejā. Kāpēc es saku par to trakumu? Jo arī man ir pārņēmis papildinātās realitātes trakums, un man vienkārši jau ir nepieciešams nedaudz vairāk publikas, jo Vidzemes augstskolā es jau visiem esmu sastāstījis, cik papildinātā realitāte tas ir lieliski. Kursa biedri vispār. Kā es tieku uz skatuves, tā viņi zina, ka es runāšu par papildināto realitāti, vai no tās, vai no šīs puses. Līdz ar to paldies, ka ļaujat man izteikties. Es nezinu, es drīkstu pārslēgt, jo nebija paredzēts, apmēram tikāt. Vārds sakot, tas, ko jūs galā dabūsiet, ir 2 dimensiju. Papildinātās realitātes pieredze, ko es amatieris pati šausmīgi laimīgi uztaisīju. Tas bija ļoti vienkārši. Tagad atkal paceliet rokas, kurš pazīst šo puisi, jeb zina, ka... Jā. Arnolds, vai ne? Kāpēc Arnolds? Tāpēc, ka viņš parādījās uz ekrāniem, es vēl biju pavisam maziņi, bet varbūt, ka kaut kur ir nosēdies 84. gads, Terminators numur 2, Arnolds pilnīgi kails ienāk telpā, kurā ir pilns ar rokeriem, un mēs redzam to, ko redz Arnolds. Viņš skanē visu telpu, parādās temperatūras, parādās cilvēku stāvi, principā kaut kāds pilnīgi mistisks. Viņam rādās kaut kāda informācija, kas mums nerādās. Nepaiet nenieka 30 gadi, labi, bišķi mazāk, bet 30 ir smuks skaitlis. Un ielās parādās Arnoldi. Un viņi arī iet, labi, Arnoldam nebija brilles, tas ir nākamais solis, bet viņi uzliek to, konkrēti šis ir Google Glass, šīs te arī manas rozā brilles, kas man ir pārņēmušas, un viņi arī iet, un viņiem arī kaut kas tur rādās. Un man tas viss likās tik ļoti aizraujoši, bet brilles tas ir šausmīgi dārgi. Viedtālruni es varēju atļauties. Līdz ar to es izdomāju, ka es tomēr pētīšu kaut ko, kas arī man ir pieejamāks, un man interese, un man ir nepieciešams, lai tas arī turistiem ir pieejamāks, lai tā nav tikai luksus prece. Un man maģistra tēma ir tātad papildinātā realitāte. Aigar latviešu valodā augmented reality ir papildinātā realitāte. Mums augstskolā ļoti liek runāt latviešu valodā. Viņi man pat neļauj teikt aplikācija, jo esot lietotne. Ja. Es ne. Es izplatu informāciju jums. Vārds saka, papildinātās realitātes tehnoloģijas, tas būtu ar telefoniem vai ar planšetdatoriem, un viņu izmantošana turismu pieredzējumu bagātināšanai pilsētu vidē. Tātad, kā ar šo tehnoloģiju palīdzību mēs varam turistiem dot kaut ko vairāk, kaut ko savādāk, kā viņi jau visur jau ir redzējuši. Jāatzīstās, ka es jums stāstu vairāk vīzijās, jo es pašlaik pie tā visa sāku strādāt. Es saprotu, ka kolēģiem jau ir kaut kas taustāms, ko parādīt, bet es vispirms norunāšu un tad sākšu darīt. Bet kas tad ir tā papildinātā realitāte, jeb augmented reality? Principā tas ir 2 lielisku pasauļu savienojums. Ir dators, jeb virtuālā vide, datorā radīta informācija, un ir šī lieliskā reālā pasaule, kuru mēs saliekam kopā, un viņi vienu otru papildina. Tātad, piemēram, es gribētu kaut kā personīgi iznesties, man būtu kaut vai brilles vai viedtālrunis, kur būtu programma,
kur būtu noskanēts viss jūsu jau sejas, un es redzētu, kā jūs saukt un uzrunāt tieši vārdā, un jūs, protams, ģīptu aiz laimes, kā viņi zināja. Bet tas ir tikai viens variants. Es nosaukšu pavisam dažus, kur varētu praktiski izmantot šo te lietu. Izglītība, visvairāk iegūst izglītību, jo bērniem datori, diemžēl, dažkārt patīk vairāk kā radinieki. Un tad viņi labprāt informāciju nevis uzņem vienkārši no grāmatas, bet ja ar šo grāmatu jau var iedarboties ar datoru starpniecību, viņiem tas liekas interesantāks. Spēles. Mans kolēģis arī ir Ingres fans. Var sakot, pasauli ir sadalījusies 2 komandās, un arī Rīgā ir ingresieši, kas šausmīgi skrien, viņi tādi skrien telefoniem un iznīcina portālus, lai tā ir papildinātā realitāte. Viņiem tā vietā, lai viņi sēdētu tikai pie datora un virtuāli spēlētu spēles, viņus beidzot dzen laukā, jo viņi var to, labi, cits mēģina uzlaust programmu, lai nebūtu jāiet ārā no mājas, bet principā viņiem ir jāaiziet rekur līdz šejienei, un tikai tā viņš var nošaut. Pārdošana. Ieejot, piemēram, ļoti dažādi. Ieejot veikalā, es ar savu telefonu noskanēju, kuriem produktiem šodien ir atlaide. Vai tur, piemēram, kaut kāda papildus informācija iegūst, cik smukais kurpi pāris maksā un kur ražots. Zīmola vedība, principā arī ļoti reklāmas aģentūras ir uzķēruši šo te labo lietu, ka tas pats Pepsi, man liekas, bija viens no pirmajiem arī hoteļi izmanto, iedot klāt vēl kādu dimensiju savam produktam, ļaut miedarboties klientiem un tādā veidā būt inovatīvākiem. Medicīnā šis man liekas tāds slidens īstenībā, ja viņi mani atgriež un tad viņi sāk ar datoru palīdzību saprast, kas tā pa zarnu, bet labi. Bet principā ir vesela tēma par to, sākot ar studentiem, kam tas palīdz saprast, kas tur ir dziļāk un tā tālāk. Un manējais turisms. Konkrētā bilde ir redzama Londonā, kur Londonas muzejs ir izveidojis lietotni, ar kuras palīdzību jau tātad iet cilvēki, un tad viņi var skatīties, kā, pirmkārt viņiem ir jau maršruts, kas jāizsteigā, viņi skatās, kā izskatījās pagātnē, un principā ir diezgan arī plašs iespēju klāsts turismā. Un kāds tad ir mans plāns? Es grasos darīt tā, kad es tagad vasarā, kad būs silts, aizbraukšu uz Kopenhāgenu, prakses ietvaros veikšu pētījumu. Es pētīšu 3 turistu grupas. Viena ies kopā ar gidu cilvēku iepazīst tātad vēsturiskā mantojuma iespējas Kopenhāgenā. Viena ies ar parastu mobilā telefona lietotni, kur ir tātad, kā ir informācija, karte, un trešie ies ar tādu lietotni, kur tam visam klāt vēl ir papildinātā realitāte. Un tas, ko es gribu zināt, vai tas viņiem kaut ko palīdzēja, vai tas viņiem kaut ko deva, un ko varētu darīt vairāk, lai viņiem tas dotu vēl labākus rezultātus. Līdz ar to pēc tam es viņus visus noanketēšu, un beigās man ir vēlams izveidot tā saucamo fokus grupu, lai jau pavisam detalizētu saprast, kas ir tas, ko viņi novērtē un ko mēs varētu ieteikt tālāk izstrādātājiem. Un līdz ar to maģistra darba noslēgumā seko no visa šī te procesa plus literatūras vadlīnijas, kas noderētu gan turismu galamērķiem, turismu produktu izstrādātājiem, gan arī šiem te tehnoloģiju izstrādātājiem, izveidot tādus produktus, kas tiešām cilvēkiem būtu interesanti un noderīgi ne tikai viņiem pašiem, jo tur var interesanti uzkodēt. Un tas ir virziens, principā, kas ir turismā diezgan liela nākotne. Tie, kas tagad ielādēja to aplikāciju, variet mēģināt noskanēt šo te. Cik es mēģināju, gan jūs ielādējāt to aplikāciju, ko es sākumā rādīju? Nē.
Nu jā, vārdu sakot, ja jūs tagad noskanētu, tad jums parādītos papildinātās realitātes bildīte, kur es pati tur uztaisīju un ieliku, un viņa būtu diezgan ar propagandas pieskaņu. Paldies par uzmanību. Paldies, Silva.